Pār visām lietām ievērojiet, ka neviena praviešu mācība rakstos nav patvaļīgi iztulkojama, jo praviešu sludināšana nav nekad cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši svētajā gara spēkā. Āmen. Vispēcīgais, mūžīgais, visvienīgais Dievs, mēs pateicamies par Tavu vārdu zeltu, par Tavu piepildību, lai mēs varētu dzīvot tagad un mūžībā. Svētīs Tavu vārdu patiesību, jo Tavu vārdu ir vienīgā, mūžīgā, nemainīgā patiesība, lai viss būtu piepildīts arī mūsu dzīvēs un mīlestībā Jēzus nopelna dēļ. Taču dzīvē kāpēc ir apstākļi, kad mēs nevaram palikt tur, kur mēs esam, bet lai mēs varētu atbildēt uz lielo jautājumu, kāpēc es dzīvoju, kāpēc es mīlu un gribu arī brīvībā, patiesībā, laimīgi dzīvot, ne tikai es vai mani tuvinieki, bet vēl daudz vairāk, ko mēs nevaram saskaitīt, aprēķināt, un arī šis vārdiņš, lai, kad es biju pie Oskara Kalpaka kapa vietas, tad bija valsts prezidente Māra Vīta bija, un tad viņa teica šos vārdus, kas jau pazīstami bija citēja no citiem valsts vīriem, ko kāds valsts vīrs ir teicis. Oskars Kalpaks bija vīrs, kurš nevis jautāja, ko tauta, jeb valsts man var dot, bet ko es varu dot viņai. Arī mēs kādreiz varbūt piedzīvosim pēdējo mirkli, tad mēs paspēsim pateikt viss piepildīts, bet varbūt arī ne. Lai Latvija kļūtu par to valsti, uz kur visi ticam, domājot un atceroties par Oskaru Kalpaku. Vienota valsts var izveidoties tikai nosacījumu, ka visi valsts elementi iedzīvotāju izpratē neatšķiras. Pirmais ir teritorija. Lielos vilcienos ņemot teritorijas definēšanu Latvijā problēmas nesagādā. Varam uzskatīt, ka austrumu robežu diskusiju objektus aprendes apgabalu atdošanas dēļ. Bet jebkuri strīdi šajā jautājumā šobrīd jau ir neauglīgi Satversmes tiesas spriedumu dēļ, kas apstiprina Latvijas un Krievijas robežlīguma atbilstību Latvijas Satversmei un augstākās padomes 7. maija deklarācijai. Šobrīd esam daudzas bīstamas tendences, kas norisinās ar mazākumtautībām, ko steidzami jāatrisina. Piemēram, krievvalodīgie mēdīji šobrīd stipri politizēti. Nesen no darba atlaida laikraksta Telegrāfa redaktoru par Rīgas mēram Ušakovam un visai Krievu vidē neglēmojošu rakstu publicēšanu. Arī laikraksts Vestis Sivoņa ilgas gadus rediģē par nacionālo naidu kurināšanu apsūdzētais Nikolais Kabānovs, kurš šobrīd ir Saeimas deputāts Saskaņas centra frakcijā. Vai vēl viena bīstama tendence ir Latvijas nepilsoņu pāriešana Krievijas pavalstniecībā un palikšana dzīve Latvijā. Šiem bijušajiem iebraucējiem Krievija nodrošina ātrāk pensionēšanās vecumu nekā Latvijas pensionāriem un īpaši piemaksas, ka šo pilsonību ar īpaši iekārojumu.
Pērn 5763 nepilsoņi ieguvuši Krievijas pilsonību, un ar katru gadu šī statistika pieaug.